Tas vispār bija tāds diezgan amizants, tas par to, ja valstī notiek korupcija, tad es varu krāpt savu vīru. Es vēl neesmu 20 gadu prakses laikā nereiz dzirdējusi argumentu, ka varētu savilkt. Pat vēl vairāk kā 30 gadus pēc PSRS sabrukuma tā ziņošana saistās vienai daļai cilvēku ar ideju par ziņošanu čekai un tam līdzīgām lietām. Un tādā tīri, tur nav tāds racionāla apsvēruma, bet tādā intuitīva, emocionālā reakcijas līmenī tas ir rodas tāda atgrūdoša reakcija pret to lietu. Šobrīd lielāka problēma jau vairs nav tas sadzīviskā korupcija, kas, teiksim, ir zināmā mērā vai lielā mērā izskausta, ja, teiksim, un arī cilvēku attieksme ir mainījusies pašam, teiksim. Tad šobrīd to ārvalstu investoru viedoklis par korupciju šeit vai iespējamo korupciju ir tas, ka iesaistoties kaut kādā biznesā šeit vai mēģinot, teiksim, iesaistīties un redzot, ka tie paši valsts iepirkumi ir sakārtoti tā, tur nevar redzēt, ka tā ir korupcija. Bet viņi sakārtot tā, ka tur neviens netiek faktiski monopolizētas nozares, kurās neviens netiek no malas, jo ir paredzēts, teiksim, tikai noteiktam lokam. Un tu jau nevar noķert nevienu pie rokas, tu var pat knaps varbūt var vai nevar noķert, tas izstāst. Bet tu saproti, ka tā sistēma ir uzbūvēta priekš tā. Ja? Un tas viedoklis, protams, joprojām ir vēl. Bet jāsaka pozitīvais tāds, ka tas mainās. Mēs atceramies, ka krāpnieciskās un īpaši koruptīvās darbības ir slēpts noziegums. Iestāde nevar pārklāt visu Latviju. Tā kā es kādreiz saku, tā kā gaiss nevar būt knabi pilnīgi visu redzēt un dzirdēt un uzzināt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu šī sabiedrības iesaiste. Viss sākās no indivīda. Un reizēm arī no tā, cik indivīds ir apzināts vispār tajā, kā viņš ir veidojies, kā lojāla vai lojalitāti izaicinoša personība. Tā transformācija no tiem, padomju laikiem, kur viss tas sarunāšanas tēma bija, tur galvenais bija sarunāt. Šobrīd, to, ko mēs sakām, jāiet uz to radošo, uz radīšanas ekonomiku, kur nevis ir svarīgi tas, kas tev ir paziņa vai ar ko tu esi sarunājis, bet vai tu vari radīt tādu preci un pakalpojumu, kas ir labāks. Jā. Tas, kā mēs redzam vairāk šo sabiedrības iesaisti, tā ir to, ko mēs jau pieminējām, tā jaunā tiešsaistes ziņošanas platforma, ar kuru mēs ļoti ceram, ka sabiedrība vairāk iesaistīsies. Aicināsim neklusēt par korupciju, būt godīgiem kā mazās, tā arī lielās lietās, ziņot par gadījumiem, kas laupa, iespējams mums visiem kopīgi un katram atsevišķi iespēja dzīvot labākā valstī. Un septembrī sākumā visi tad gaidām jauno KNAB šo ziņošanas platformu, tāpēc arī sekojam līdzi mājaslapā knab.gov.lv un KNAB sociālajos tīklos informācijai, kas vēl sekos. Un paldies visiem dalībniekiem un paldies visiem tiešraides skatītājiem. Un uz tikšanos!